Sabiedriskais transports. Lielākās pilsētās, lai nokļūtu līdz nepieciešamajai vietai, cilvēki bieži izmanto sabiedrisko transportu. Rīgā tas var būt autobus, trolejbus, tramvajs vai maršruta mikroautobus. Sabiedriskais transports pietur tam paredzētajās vietās. Pieturās. Aizejot līdz pieturai, es pārbaudu, vai šeit pietur man vajadzīgais sabiedriskais transports. To var redzēt uz pieturas zīmes. Uz nezināmu vietu un nezināmas pieturas es vienmēr braucu kopā ar mammu. Sabiedriskā transporta sagaidīšana. Šoreiz braukšu ar autobusu. Es pieturā gaidu savu autobusu kopā ar citiem cilvēkiem. Sabiedriskais transports brauc viņam paredzētajā laikā, pēc saraksta. Dažreiz, kad uz ielām ir sastrēgumi, tas mēdz nedaudz kavēt. Es mierīgi stāvu pieturā un gaidu savu autobusu. Es stāvu dažu soļu attālumā no ielas malas, jo tas ir droši. Iekāpšana sabiedriskajā transportā. Kad pienāk man vajadzīgais autobus, tas atver durvis. Dažreiz, kad autobus stāv pieturā un durvis neveras vaļā, ir jānospiež poga pie durvīm. Es sagaidu, kad ir brīva ieeja un iekāpju autobusā. Braukšanas biļete, e-talons. Par braukšanu sabiedriskajā transportā ir jāmaksā. Šim nolūkam tiek izmantoti e-taloni. Rīgas skolu skolēniem tos izsniedz skolās un tie ir bez maksas. Man arī ir tāds talons. E-talona reģistrēšana braukšanai. Lai e-talons būtu derīgs braukšanai, tas ir jāpiereģistrē katrā braukšanas reizē pie e-talona aparāta. Izņem e-talonu un piereģistrēju to. Es dzirdu, kā nopīkstina aparāts. Tagad mans e-talons ir piereģistrēts. Mana vieta sabiedriskajā transportā. Tagad es varu atrast sev vietu. Apskatos apkārt. Ja ir brīva vieta, apsēžos brīvajā vietā. Ja nav, atrodu, kur ir ērti stāvēt, lai nenokristu braukšanas laikā, turos pie roktura. Attālums starp cilvēkiem ievērošanas sabiedriskā transportā. Sabiedriskajā transportā var būt daudz cilvēku, un lai visiem pietiktu vietas, būs jāstāv tuvu viens otram. Tas nekas, jo es zinu, ka autobusā ir grūti ievērot pietiekamu attālumu starp cilvēkiem, un kad izkāpšu ārā, man būs pietiekami vietas. Lai justos ērtāk, es varu klausīties mūziku austiņās. Ja ir bērni, kuriem nepatīk, ja citi uz viņiem skatās, tad var uzlikt saules brilles un skatīties ārā pa logu. Dažos sabiedriskos transportos ir televīzori un var skatīties multfilmas. Sabiedriskā transporta kontrolieris. Kad ienāk kontrolieris, viņš pārbauda braukšanas biļetes un e-talonus. Tas ir viņa darba pienākums. Labdien, biļešu kontrole, uzrādam lūdzu biļetītes. Kontrolieri var atpazīt pēc formas tērpa. Viņš pienāk klāt katram pasažierim un arī man un palūdz, lai uzrādām e-talonus. Man ir jāuzrāda viņam savs e-talons, kontrolieris to pārbaudīs ar speciālu aparātu un atdos man atpakaļ. Gaidāmās pieturas sagaidīšana. Braucot vēroju pa logu, kad tuvosies mana pietura. Dažreiz sabiedriskajā transportā ir ekrāni, kur var izlasīt gaidāmo pieturu nosaukumus.
Kad zinu, ka nākošā būs mana pietura, es dodos pie izejas. Šī ir mana pietura, man jākāp ārā. Došanās pie izejas. Autobusā var būt ļoti daudz cilvēku pūlis, kas stāv cieši viens pie otra, lai dalītu vietu. Tas izraisa grūtības, ja man ir jātiek cauri pūlim uz citu vietu. Kad es saku, atvainojiet, cilvēki iedot vietu virzienā uz durvīm vai pie ētalona aparāta. Pasaku paldies, es tā daru, kamēr tieku līdz mērķim. To darot, izmantoju draudzīgu balsi. Pajautāju cilvēkiem, kas stāv pie izejas, vai viņi arī kāpj ārā. Ja atbildēs nē, palūdzu, lai mani palaiž tuvāk durvīm. Ja atbildēs jā, stāvu aiz viņiem. Mēs kopā kāpsim ārā. Jūs kāpsiet šajā pieturā? Nē. Varat mani palaist? Vai jūs kāpsiet šajā pieturā? Vai varat mani palaist? Vai jūs kāpsiet šajā pieturā? Jā, kāpšu. Izkāpšana no sabiedriskā transporta. Kad autobus aptura manā pieturā, tas atver durvis. Dažreiz, lai atvērtos durvis, man pašam ir jānospiež poga. Ja man priekšā ir cilvēki, kas arī kāps ārā, es sagaidu, kad viņi izkāps un uzreiz arī kāpju ārā.